Labvakar, esiet sveicināti, cienījamie hokeja līdzjutēji. Pirms Prāgas hokeja līdzjutēji ceļi ved uz arēnu Rīga. Tieši šeit Latvijas izlase aizvedīs 4 no tagad jau atlikušajām 6 pēdējām pārbaudas spēlēm pirms pasaules čempionāta, un pirmās 2 savu skatītāju priekšā būs ar Francijas valstsvietnieku. Varēja nospēlēt arī hokejists, kurš Krišaņa Rēdliks izdara metienu, un tāds bīstams metiens. Iemetiens viduszonā. Varēja viens no tiem, kas nav spēlējuši pasaules čempionātos, 44. numurs no Ruānas komandas. Šo sezonu Merzlīkins atcita ripu, bet... Jā, tieši tāpēc arī ir asumi, jo francūzis turpināja sist pa Merzlīkina kājsargiem, un tas, protams, mūsu laukuma spēlētājiem nedrīkst patikt, un tāpēc arī šādi nelieli, bet asumiņi. Ja, pēc Krišaņa Rēdlika metienu ripu trāpīja šiet pa vārtu konstrukciju pat. Šeit epizode ar Lamperie. Arī Merzlīkins pats redzam uzsita vēl Lamperie. Paspēja uzsist. Tā var teikt. Ābols laužas uz priekšu. Palīgā Mārsjās vairogas. Labi, Ābols un vārti! Rodrigo Ābolam pirmais vārtu guvums Latvijas izlases sastāvā. Un teicams metiens vārtu augšējā stūrīsta un lika uz 2010. gada ieguvējiem. Francūži uzdāvināja mums šo iespēju. Lauris Bairuns to iespēju izcīnīja, var arī tā teikt. Redzam, laba piespēle un lielisks metiens. Tur vēl vārtsargam priekšā noslidoja aizsargs. Un Jonatans Žanils tas bija. Un 1-0 Latvijas izlases vadībā. Redzam Rodrigo Ābolu prieku par gūtajiem vārtiem. Protams, pirmie vārti izlasē. Jā, un arī ripa. Protams, sarkanajām formām atšķirās šie numuri. Maksims Širokovs spēlē ar 8, Brahmanis ar 17. Nu, un Maksims Širokovs tur nospēlē visai pret Francijas izlases spēlētāju, un tad Da Costa mēģināja kaut ko pierādīt Maksimam. Nu, patiesībā ļoti skatāmies, ne tā ir iepriekšējā epizode, tā arī iepriekšējā Klero, bet tur ļoti agresīvi Flerī nāca virsū mūsu vārtsargam. Ripa jau bija pie Merzlīkina, patiesībā Širokovs pareizi rīkojās. Respektīvi aizbraukt uz pasaules čempionātu un bīstami ir 1-1. Nu, kļūdamies mēs savā zonā, zaudējam ripu un Francijas izlase izlīdzina rezultātu. Vārtus gūst Tedijs Trebušē, 47. numurs, aizsargs no čempionvienības, tieši čempionvienības kapteinis, GAP kluba kapteinis. Redzam, ka pozicionāli kļūdījāmies, bija daļēji maiņa, bija palicis viens aizsargs un uzbrucējs no 4. maiņas. Ļoti precīzs metiens apakšējā vārtu stūrī. Merzlīkins bija bezspēcīgs glābt komandu. Kaut kur tā arī pātrad neliels spraudziņš starp kājsargu un vārtu stabiņu. Rezultāts kļūst 1-1. Pat vēl nav gatava spēlēt pasaules čempionātā, bet ja... Un otrie vārti, jā. Lamperie. Nenosargājam savu vārtu priekšu, un francūži gūst arī otros vārtus un izvirzās jau vadībā 2-1. Jā, 1-2 esam nokļuvuši zaudētāju lomā 3 minūtes un 20 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām. Mūsu trešā maiņa bija laukumā, te redzam, zaudējam 2 cīņās un Lamperie no vārtu priekšu. Jā, tur filigrānu piespēli Tedijs Da Costa izpildīja. Skatāmies šo Iekīmo un Čeriņa saspēle, redzam ar slīdu un starp kājsargiem mēģināja trāpīt, bet tur Kristobals Uē jau bija nolasījis visus iespējamos variantus. Un labi nomaina atpakaļ Krišānam. Iespēle raidījums uz vārtiem. Sprokts un vārtu stābiņu trāpa Miķels Rēdlis. Ļoti labi izspēle. Tur Jānis Sprokts īstila atdeva atpakaļ Miķelim Rēdlikam. Sotnieks ar 2 pacīnījās, iziet vārtu priekšā, bet mētiens neizdodas Miķelim Rēdlikam. 2 ļoti labas iespējas Miķelim, bet neviena no tām netika izmantot. Mēs vēl spēlēsim skaidrs, ka vairākumā redzam vēlreiz šo izspēju, šo labo iespēju. Ripa trāpa pa vārtu stabiņu. Atlika tikai trāpīt tukšā vārtu stūrī. Šoreiz neizdevās Miķelim nedaudz pietrūkt. Dažs centimetri. Pacēla nūju Francijas izlases spēlētājiem. Iegūja ripu Dārziņš un Miķelim
neizdevās gūt vārtus. Trešā iespēja pēdējo minūšu laikā, un tagad jau pretuzbrukums Flerī. Blakus Tedijs da Costa atspēlē atpakaļ Lamjērs. Un Merzlikins ripa nav piespiesta. Uz pretus, no tur, jā, doma apmaiņa Jānis Pruks, Tedijs da Costa. Pavicinājās ar nojām. Vārtiem, skatāmies. Miķeļa Rēdliha manevru izslidoja no aizvārtes gara pašu vārtu stabiņu, arī paizslidoja, nu te Maksims Širokovs un Tedijs da Costa un Jānis Pruks. Tur tāds nojas gāja pa gaisu diezgan krieži. Saša Trejs, un te var būt arī Bulīts. Tiesneši gaida. Francijas uzbrukums turpinās, jo atstāja vārds, viņiem 6 laukuma spēlētāji. Tad visticamākais būs 2 minūtes. Nē, Bulīts, jā. Nu, ko? Saša Trejs. Eduards Odiņš parāda, ka būs soda metiens. Nu, bija arī. Tur vienatnē uz vārtiem rāvās, redzam, labi piespēle. Nu, nekas cits arī neatlika. Roberts Ikimovs šķiet pārkāpa noteikums. Jā, tā arī ir uzbrucējs, atgriezās atpakaļ. Ko darīja, ko varēja. Uzreiz kāds Vilpiņš sāks lidojumu un Merzlikins pret precīzi spēlē mūsu vārtsargs. Un gana liels ir Merzlikins augums, viņam gana ražens un mēģināja virs plecs trāpīt Ro. Šoreiz vārtsargs izrādījās pārāks. Redzam, pa plecu arī trāp. Tieši ar plecu arī atvairīja ripu. Labi, Lauris Bairuns aizsardzībā nospēlēja savu vārtu priekšā. Bairuns, ilgi viņš ir bijis laukumā, jau pagurs ir Ābols. Skaisti! Un nu viss izdarīja Rodrigo Ābols, bet jā, tagad Rodrigo būtu iemetis. Jā, nu. Tas būtu vakara gols, tas ir skaidrs. Tā ir. Ābola reids. Visi ļoti labi izdarīja. Rodrigo diemžēl neizdevās iemest. Rodrigo savos ekrānos, tūplānā. Jā, nu, protams, ka gribējās gūt arī otros vārdus uzreiz. 2 minūtēm skaitliskais vairākums Latvijai. Jā, man vienam ierasta vieta ir noraidīt to spēlētāju soliņu. Nu, šodien pirmo reizi. Vispār ļoti maz noraidījumu. Otrais francūžiem. Latvijas izlasē bija viens pārkāpums, par ko tik... Tā viņam nav salūzis, vienkārši, nu... Sadursmē pazaudēt un pavārtu stabiņu trāpa Francijas izlases spēlētājs. Jā, Ripa jau bija aiz muguras Elvim Merzlikinam. Par laimi trāpīja pavārtu stabiņu. Ābols aiz vārtiem. Rodrigo Ābols. Piespēle, laba piespēle vārtu priekšā. Bairuns med, bet vārtsargs Ripa tvēr. Jā, nu, atbildes runa. Ābola izpildījumā Bairunam. Tikai Laurim neizdevās iemest. Nu, protams, viņam arī tā pozīcija nebija tik pateicīga, kāda bija Rodrigo. Nu, redzam šo epizodu pie Latvijas izlases vārtiem. Un ļoti tuvu vārtu gūmā bija tur Francijas izlases spēlētāji. Un arī redzam vēl viens francūzs mārs. Sprukts uzvar iemetienā. Dārziņš. Atspēlē atpakaļ Krišāns Rēdliks. Tā bija piespēle Miķels Rēdliks garām vārtiem. Tur ļoti šaurs leņķis. Bet tukšs vārds stūris bija, bet neizdevās Miķelim Rēdlikam pa gaisu. Viņš mēģināja trāpīt, nesanāca. Nu, krīt Lauris Dārziņš. Pārkāpums netiek fiksēts. Vārtiem, lūk, redzam šo iespēju. Jā, nu jau no vārtu līnijas gandrīz meta Miķels Rēdliks. Protams, ka grūti bija. Būtu viņam otrādāk tvēriens, būtu vieglāk trāpīt. 2 minūtes vēl atlikušas Latvijas izlasē. Laba piespēle, Miķels Rēdliks. Metiens. Un Ripa tvēr Francijas izlases vārtsargs. Iemetiens būs Francijas izlases aizsardzības zonā. Un nāk mums Rodrigo Ābola virknējums šajā brīdī laukumā. Rodrigo Ābols, Kobajas un Lauris Bairuns. Tātad treneri šo maiņu uzskat par otru labāko. Mētājs atbruņoja, Ābols, cīņa aiz vārtiem, Ābols, Ripa zem viņu, viņš to neredz, iegūst. Krīt, nu tev arī varēja iedot noraidījumu. Tiesneši pažēloja francūžus, Maksims Širokovs. Galviņš, metiens un Ripa pie vārtsarga.
Tagad pusminūtes pārtraukumu droši vien pieprasīs. Jau spēlējām kādu laiciņu bez vārdsarga sešatā. Tagad droši vien... Kārlis zina sevi iedeva planšēt, trenera planšēt Aleksandram Beļavskim. Jā, pusminūtes pārtraukums Latvijas izlasēji.